Iekustināsim ķermeni, uzlabosim muskuļu spēku, līdzsvaru un koordināciju, lai ikdienas kustībās justos droši un pārliecinoši. Labdien! Mani sauc Zane Freimane, es esmu fizioterapeite un aicinu tevi kustībā kopā ar mani. Šodien vingrosim stāvus, lai stabili justu pamatu zem kājām un atmodinātu ķermeni. Un es ceru, ka tu esi iekārtojis sev vingrošanas vidi tā, lai tev nekas netraucē. Ja nepieciešams, atbalstam droši var izmantot krēslu, sienu vai galdu, kur pieturēties. Jo sāksim tagad ar pēdas potītes locītavas izapļošanu. Būsiet balstā uz vienas kājas, otru kāju paceļam augšā, ja nepieciešams pieturies un izapļojam pēdu uz vienu pusi no 5 līdz 8 reizēm un mainam virzienu. To pašu izdaram uz otru pusi. Varam paskatīties uz savu pēdu, vai tās pēdas amplitūda ir pietiekama. Jūs izmantojat visu potītes locītavu. Ļoti labi, paldies, nolaižam lejā un samainam. Tas pats ar otru kāju, pacem kāju augšā un izapļojam. Uz vienu pusi 5 līdz 8 reizes un samainam uz otru pusi. Un atcerieties, daram lēni un kontrolēti katru no kustībām. Brīnišķīgi, ļoti labi. Nolaižam kāju lejā, ja jau sajūtās nogurums, varam uz brītiņu izpurināt. Un tad nākamais uzdevums izapļosim gūžas locītavu. Atcerieties, ja nepieciešams, atbalstaties plecu uz vietas, ar galvas viduspunktu jūs pagrinaties, roka gurnā, un izapļojam kāju uz vienu pusi. Veicam apļa veida kustības gūžas locītavā. Atkal no 5 līdz 8 reizītēm. Ļoti labi, mēģinam plecus atbrīvot, nesaspringzināt. Un tagad mainam virzienu uz otru pusi. Hop, ļoti labi. 5, lēnām un mierīgi. 4, 3, jums ļoti labi sanāk. Vēl 2 un 1. Brīnišķīgi, ja vajag, izpurinam kājas, jo balsta kāja varētu arī nogurt. Vai nu samainam un aizem krēslam otrā pusē, vai paliekat šeit pat. Un to pašu izdaram ar otru kāju. 1, 2, ļoti labi. 3, 4, pleci paliek uz vietas, ar galvas viduspunktu jūs pagrinaties un mainam virzienu. Tagad 5, 4, 3. Maliču. Ļoti labi. Vēl 2 un 1. Super. Izpurinam kājas, izpurinam rokas, atbrīvojam plecus, izapļojam plecus pamīšus. Viens plecs, otrs plecs, viens plecs, otrs plecs. Ļoti labi. Un tagad atstājam pēdas gurnu platumā, pēdas stabili grīdā un tagad uz ieelpu paceļamies uz pirkstu galiem. Iedomājieties, kad aiz galvas viduspunktu jūs kāds velk uz augšu. Un lēnām izelpā nolaižamies lejā, mēģinam nekrist atpakaļ, bet palikt stabili uz abām pēdām. Mēģinam sajust, kā svars sadalās uz abām pēdām vienādi. Un atkal ieelpā paceļamies uz augšu, pagrinamies un lēnām izelpā nolaižamies. Ja nepieciešams, atcerieties, varat kaut ar vienu pirkstu pieturēties, lai tas līdzsvars strādās. Jūtīsiet, kā arī apakštilpa muskuļi darbojās. Ļoti labi. Uztaisim arī no 5 līdz 8 reizēm šo uzdevumu. Ja kāds jūt, ka jau pie 3. reizes sagurst, uztaisim vēl vienu ekstra reizīti un tad brītiņu atpūšamies. Ieelpa, lēna gara izelpa un vēl reizīte. Ieelpa un lēna gara izelpa. Ļoti labi. Izpurinam kājas, izpurinam rokas, izkustināsim ķermeņa augšdaļu. Kājas atkal noliksiet gurnu platumā. Ja nepieciešams, jūs droši izmantojat arī krēslu un ieliekam rokas gurnos un izapļojam gurniņas. Ja kāds jūt, ka šis uzdevums jums ir par grūtu, jūs varat izmantot arī krēslu, nolikt krēslu šādi un šādi te izapļot muguriņu. Ja? Izapļot vienā virzienā un tagad arī mainam virzienu uz otru pusi. Tieši tas pats. Tad liela kustība amplitūda. Perfekti, jums sanāk. Ļoti labi. Un tagad atstājam pēdas gurnu platumā. Ceļus mazliet saliecam, rokas atstājam pie gurniem vai arī atbalstamies pret krēslu. Un tagad izapļojam tik gurnītī. Pleci paliek uz vietas, ar galvas viduspunktu jūs pagarināties. Un veicat šo kustību uz vienu pusi. Perfekti. Un mainam virzienu uz otru pusi. Un arī mierīgi.
Rūpīgi elpojam. Super. Vēl 2 reizes. Un vēl 1. Un tagad pēdas paliek stabilas grīdā un pastiepsim sāniņus. Ieelpā uz vienu pusi, izelpā, nolaižam roku lejā. Ieelpa uz otru. Pēdas paliek stabili grīdā, varat droši pēdas nolikt platāk, jo justos stabilāk. Lieliski. Uztaisim arī no 3 līdz 5 reizēm uz katru pusīti, lai jūtat, kad kārtīgi iestiepjas sāniņš. Ļoti labi. Un vēl pareizē uz katru pusīti. Ieelpa, izelpa, ieelpa un izelpa. Un tagad uz nākamais uzdevums, ka jūs pastiepjaties uz sānu šādi. Ieelpa, jūs pieņemsim vingrojat ar kādu kopā un jūs iedodat 5. Izelpat šeit, ieelpa uz otru pusi. Tā, lai jūs kārtīgi jūtat, ka pastiepjās plecu, daļa padusīte, ieelpa un izelpa. Un pieslēdzat arī to pašu kāju, atstājiet, paceļiet augšā papēdīti no zemes. Un šādi te vēl pareizītei. Perfekti. Un vēlreiz uz otru pusi. Ļoti labi. Nākamais uzdevums. Pēdas atstājam gurnu platumā. Ieelposiet vaļā, atvērsiet savu krūšu kurvi, sakustosiet plaukstus un pastiepsiet uz priekšu un nolieksiet galvu uz leju. Pastīsieties uz savu nabu. Ieelpā atverties vaļā un lēnām izelpā nolaižam skatu uz leju. Un tā vēl 3 reizītes ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, vēl viena, ieelpa vaļā, uz izelpu stiepjam rokas uz priekšu, vēlreiz ieelpā atverties vaļā, laižam rokas aiz muguras, sakustojam plaukstas, pavelkam rokas uz leju. Un tagad nolieciet galvu uz leju. Un ar zodu. Zodu velkam pie labā pleca caur leju, bet nemetam galvu lūdzu atpakaļ. Un pie kreisā. Un šādi te lēni un plūstoši jūtat, kā pastiepjās jūsu kakla daļa. Un uztaisam vēl pareizītē uz vienu pusi. Un vēl pareizītē uz otru pusi. Atstājam galvu lejā, zods tuvinās krūšu kaulam, uzliekam rokas uz pakaušu un paspiežam galvu vairāk uz leju, tā lai nopaļojās jūsu plecu starplāpstiņu zona. Ieelpā atveraties vaļā, atveriet elkonišķi. Un uz izelpu noliecam galvu atkal uz leju, nopaļojot arī muguras augšdaļu. Vēlreiz ieelpa vaļā un vēlreiz izelpa lejā. Ieelpā atverties vaļā, uzliekat plaukstus uz pleciem un izapļojat savu plecu joslas daļu. Kārtīgi vēriet vaļā pleciņus. Jā, super. Vēl 3. Vēl 2. Un vēl 1 reizi. Ļoti labi atbrīvojam kājas, atbrīvojam rokas un pasoļosim. Tagad kustības būs mazliet dinamiskākas, lai jūsu sirdsdarbība pātrinās. Vairāk pieslēgsies kājas. Kā rezultātā kājām būs nepieciešams vairāk asinis un līdz ar to sirsniņa pukstēs straujāk. Šādi te pasoļojam. Ieelpā atkal paceļam rokas uz augšu un lēnām izelpā nolaižam lejā. Ja kādam ir sūdzības ar plecu joslas sāpēm, tad ceļam rokas tik augstu, kaut kā līdz pusītē, un tad izelpā nolaižam lejā, lai ir ērti. Soļojam, un tagad tāds mazs koordinācijas uzdevums. Sāksiet jūs ar savu kreiso kāju. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Un, ja variet, pieslēdziet arī klāt savas rokas. Ja gadienā kādam šis uzdevums liekas par grūtu, vai arī grūti ir noturēt līdzsvaru, jūs varat pieturēties pie krēsla, arī krēslam iet aiz muguras, vai arī, ja jūs grūti pieslēgt vienlaicīgi kājas, tad jūs varat likt soli sāniski arī šādi. Būs labāk tā, nekā neko nedarot. Un turpinām šo uzdevumu. Perfekti. Aiziet soļojumi vaļā, vaļā, ciet, ciet. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Un vēl 5 reizes, 4 reizes, 3 reizes, 2 reizes un 1 reize. Perfekti. Un atkal ieelpā, soļojumi lēnām uz vietas un lēnām izelpā lejā. Turpinam ieelpā un lēna gara izelpa. Un vēl reizīte. Ieelpa
un lēna gara izelpa. Tagad tas pats ar otru kāju. Sāksiet ar savu labo kāju. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Vaļā, vaļā, ciet, ciet. Un, ja varam, ātrāk. Ļoti labi. Ja kādam šis temps jums liekas par grūtu, par ātru, vai tieši par lēnu, jūs to varat dozēt pats savos ietvaros, ieklausīties savā sirsniņā, un svarīgākais ir tas, ja jūs jūtat, ka tā sirsniņa daudzās, un jūs varat mierīgi turpināt runāt, šī slodzes intensitāte ir ļoti optimāla priekš jums. Galvenais, lai nav augstu sviedri un nav grūtības elpot. Varētu just, ka tā sirsniņa vairāk daudzās. Redziet, runājot, man jau arī kājas samežģās. Un vēl 2 reizes. Un vēl 1. Un turpinām mazliet tipināt uz priekšu, ieelpāt, atkal pacelt rokas uz augšu un lēnām izelpā lejā. Atkal ieelpā uz augšu un lēnām izelpā lejā. Ļoti labi. Nākamais uzdevums būs tāds mazliet koordinācijas uzdevums. Kājas noliksiet platāk un pacelsiet rokas, cik augstu varat. Un tagad ar savu kreiso roku satversiet pretējās kājas papēdi. Hop, ieelpa, hop, izelpa un mainam. Hop, hop, perfekti. Un turpinam. Koncentrējamies. Ja kādam liekas, ka sāk nogurt rokas, palaižam viņas mazliet zemāk un turpinam. Pabīdam rociņus kaut vai uz priekšu mazliet, bet lai rokas ir augšā. Un hop, pretējā kāja. Spēdi jāsatver. Hop! No kādām 5 līdz 8 reizēm ar katru kāju. Turpinam. Ļoti labi. Vēl pa 2 ar katru. Un vēl pa 1. Super! Izpurinam kājas, izpurinam rokas, izapļojam pleciņus. Un nākamais uzdevums arī. Gan pieslēgsies koordinācija, gan līdzsvars un arī mazliet vēderpēs. Strādāsiet ar savu kreiso roku un labo kāju. Ieelpa un izelpa. Hop, celis ar roku satiekās. Ieelpa, hop, izelpa. Ieelpa, hop, izelpa. Un turpinam. Arī 8 reizes šo uzdevumu izpildīsim. Vēl 4. Ja kādam liekas atkal par intensīvu, jūs atceraties, ieklausaties sevi un šo uzdevumu pildat savā vēlamajā tempā. Un, ja nepieciešams, jūs zinat, kur jūs varat pieturēties, lai nenokristu. Ļoti labi. Atkal izpurinam kājas, izpurinam rokas un visu to pašu izdarīsim ar otru pusi. Roka, kāja, nostājamies, balsta kājai celi, mazliet ieliecam, ieelpa un hop, uz izelpa. Ar roku uzspiežam uz kājas. Ieelpa un hop, izelpa. Ieelpa, hop, izelpa. Ieelpa, hop, izelpa. Un vēl 4. Ļoti labi. Nu, izturam. Vēl tikai 3. Jums ļoti labi sanāk. Vēl 2. Malači. Un vēl 1. Super. Paldies. Atkal izpurinām kājas. Izpurinām rokas. Un nākamais uzdevums būs pietupiens. Tur gan es gribētu, lai jūs izmantojat krēslu. Sāksim sēdus. Apsēžamies uz krēsla. Bet neatspiežam muguru pret atzvelti. Ja grūti ir noturēt taisnu muguru, varat aiz muguras palikt kādu spilvenu, lai jūsu gūža, celis un potīte veido 90 grādus, lai neesat iesēdušies pārāk dziļi krēslā, jo tad to kustību būs veikt krietni grūtāk. Un taisīsim pietupienu, trenēsim muskuļu spēku jūsu kājām. Un tad ieelpa un uz izelpa. Ceļamies augšā, sasprindzinām kārtīgi sēžas muskuļus, ieelpā liekam dupsi pie krēsla, un uz izelpu stumjam rokas atpakaļ, krūtis uz priekšu un sasprindzinām dupsi. Ieelpa, hop, izelpa. Tā 8 līdz 10 reizes. Tas viss ir atkarīgs no jūsu fiziskās sagatavotības. Ja kāds jūt, ka vajag pieturēties, jūs varat arī atstāt pie galda šo uzdevumu veikt vai atspiesties ar rokām pret kājām, lai var vieglāk piecelties. Bet ar laiku jums šis uzdevums būtu jāveic bez liekas pieturēšanās. Uztaisam vēl 2 reizes. Ieelpa, hop, un uz izelpa augšā. Vēl reizīti ieelpa, un hop, izelpa augšā un pasoļojam. Galvenais pēc pietupienu uzreiz nepalikt sēdus. Ieelpā paciem rokas uz augšu. Izelpā lejā. Turpinam. Ieelpa augšā, lēnām izelpa lejā. Un vēl reizīti. Ieelpa augšā
un lēnām izelpa lejā. Pasoļojam, pasoļojam. Tā viegli un plūstoši. Nesaforsējam, jo šodien uzdevumi būs vēl pāris kājām, kas būs ļoti svarīgi. Nākamais, priekš jūsu sēžas muskultūras uzdevums būs sekojošs, kas atbild arī par jūsu gaitu un stabilitāti jūsu gūžā. Varat krēslu nolikt šādi vai pieturēties pie sienas. Man krēsls būs šādi, lai jums vieglāk jūs mani redzēt. Un strādāsim sāniski, bīdīsim kāju uz vienu un uz otru pusi. Ielikšu šeit, lai jūs labāk redzat, ieelpa un izelpa. Un mainam pusītes uzreiz, lai nav tā, ka nogurst viena puse un otra. Nē. Arī taisam no 8 līdz 10 reizēm. Viss ir atkarīgs no jūsu fiziskās sagatavotības, jā. Un pieslēgsim šajā reizē arī rokas klāt. Turpinam, vēl uztaisam 2 reizes un 1 reizi. Un tad uztaisam tā pati roka, tā pati kāja. Hop! Hop, tāds dejas solis. Jā, ļoti labi pastiepjam. Pastiepjam rociņu. Vēl 4. Ar katru pusi. Ļoti labi. Vēl 3. Hop. Vēl 2. Un vēl 1. Brīnišķīgi. Ļoti labi. Izpurinam kājas, izpurinam rokas. Un tagad gan jums būs nepieciešama siena. Jo nākamais uzdevums būs pie sienas. Uztaisīsim tādu krēsliņu. Svarīgi, lai jums neslīd pēdas. Ja kādam ir zeķis un slidīga grīda, tad droši novelkat zeķis nost un vienkārši apsēdīsieties pret sienu tā, lai maksimāli tāds ieteicamais augstums ir, ka gūža celis veido 90 grādus, bet tas nekas, ja tas nesanāk, svarīgi nians arī, ka jūsu muguras jostas daļa ir piespiesta. Un šādi te es uzlikšu mazliet laiku, noturēsim kādas 10 līdz 20 sekundes. Varam arī pie sevis mierīgi skaitīt. 1, 2, jā, jūtat, kad sāk nogurt kājas. 3, 4, 5, 6, 7, malači, turam 8, 9. Ja kāds var turēt ilgāk, tur, bet tie, kas nevar, atspiežās ar rokām pret sienu un izpurina kājas un pasoļo. Šādi te. Ļoti labi. Nākamais uzdevums mēs vēlreiz aiziesim pie krēsla, soļojam, kamēr es stāstu. Un vēlreiz uztaisīsim šo pietupienu. Apsēdīsimies, kārtīgi iekārtosimies krēslā, neatspiežot muguru pret atzveltni, gūža celis potīte 90 grādi, pēdas gurnu platumā vai nedaudz platāk, pirkstu gali skatās uz priekšu un aiziet. Ceļamies augšā, stumjam rokas atpakaļ, ieelpā dupsis lejā un uz izelpu augšā. Ieelpā dupsis lejā un uz izelpu augšā un turpinam. Vēl 5 reizītes. Ļoti labi izturam, ja kādam šķiet, ka šis ir par grūti. Paņemam pauzīti. Vēl 3. Vēl 2. Malači. Un vēl 1, bet nesēžam, ceļamies augšā un pasoļojam, pasoļojam, pasoļojam. Jūtās, ka varbūt sirdsdarbība paaugstinās, pātrinās. Tas tikai viss ir normāli fizioloģisks process, jo kājās ir ļoti liela muskuļu masa. Un tur ir vajadzīgs pietiekami daudz asinis un sirsniņi tās pumpē. Ļoti labi. Ieelpā, atkal paceļam rokas uz augšu. Lēnām izelpā, laižam lejā. Turpinam. Ieelpā, paceļam uz augšu un lēnām izelpā, laižam lejā. Vēlreizīte. Ļoti labi. Rociņus noliksiet priekšā, mazliet vēl atbrīvosim plecus. Paņemsiet savu kreiso roku, vilksiet viņu uz atpakaļ un paskatīsieties, kur aiziet elkuns. Ieelpa priekšā, hop! Izelpa uz otru pusi, turpinam, ieelpa, izelpa. Un sajūtai jābūt un tam kustību virzienam tādam, ka jūs atvelkat bultu. Ļoti labi. Uztaisiet vēl pareizai. Brīnišķīgi, ļoti labi. Izpurinam kājas, izpurinam rokas. Un tagad nākamais uzdevums atkal kājām. Jūsu kreisā kāja priekšā, labā uz atpakaļ. Tagad gan drošības pēc, lai jums ir krēsls vai siena blakus, kur pieturēties. Ja jūtat, ka jūsu līdzsvars ir perfekts, nevajag turēties, bet kaut mazliet, liekas, ka sākam grīļoties, kaut tai pieliekam vienu mazu pirkstiņu klāt pie atbalsta punkta, jo tad jūs tiešām jutīsieties stabilāk. Kreisā kāja ir pilna pēda uz priekšu, aizmugurējai kājai pēdai ir atrauts papēdis, atrodas uz pirksta gala. Pēdas ir gurnu platumā, nav viena aiz otras. Gurnu platumā.
Un tagad priekšējais kājas cels ir mazliet saliekts, un jūs iesiet pat taisni uz leju. Taisīsiet tādus, salieksiet abus ceļus, taisīsiet tādu kniksītu uz leju, un izelpā celsieties uz augšu. Ielp lejā, hop, izelp augšā. Uztaisam no 5 līdz 8 reizēm. Ja kāds jūt, droši 10 taisiet. Jā, tagad ir 3, 4, 5. Ja piekūstat, atpūšaties un uztaisam vēl 3. Tie, kas var. Jā, super. Vēl 2 māči un vēl 1 reizīte. Brīnišķīgi. Izpurinam, kājas varam mazliet padauzīt, jo ar to muskuļi sāk jau nogurt. Tas ir ļoti labi, viss pareizi strādā. Tagad samainam, visu to pašu izdaram uz otru pusi. Kreisā kāja, jūs labā kāja priekšā, kreisā aiz muguras, ceļi viegli saliekti. Priekšējais ir īpaši un svarīga nianse, ka priekšējais celis neiet pāri pirkstu galam un neatceļās papēdis. Aizmugurējai kājai papēdis visu laiku ir atrauc no grīdas. Un aiziet. Ielp lejā un izelp augšā. Ja sajūka elpošana, par to nesatraucieties. Galvenais, kad jūs neaizturat elpu. Ļoti labi. Tagad ir 4. reize. Ja taisījāt 5, tad tagad atpūšaties, bet tie, kas var, uztaisim vēl 3. Hop, vēl 2, lieliski, un vēl 1. Perfekti, izcili. Izpurinam kājas un pasoļojam. Izpurinam, izpurinam. Ļoti labi, ļoti labi. Nu ko? Tas bija lielisks darbs, ko jūs padarījāt, bet mums vēl ir jāpastiepjas. Roku pie krēsla vai pie sienas. Satversim kreiso roku, kreiso pēdu. Ja grūti satvert, mēģinam aizciet aiz bikses vai aiz zeķes. Ja ir grūtības ar ceļa locītavu sāpes, tad varam kāju atstutēt pret sienu un kaut vai šādi noturēt un mēģināt pastiept. Pēc tam es jums parādīšu arī sēdus, kā jūs tos muskulīšus varat pastiept. Un mierīgi elpojam. Celīt stumjam atpakaļ un gurniņu vienlaicīgi uz priekšu, pleci brīvi. Ļoti labi. Tagad to kāju noliekam uz priekšu. Aizmugurējo kāju, kājai atkal papēdi atceļam un mazliet sagāžamies uz priekšējo kāju, bet pilna pēda. Vēl varat izdarīt šādi, ka jūs atstutējaties, viena kāja priekšā un dubs stumjat atpakaļ. Ļoti labi. Un tagad priekšējā kāja uz pilnu pēdu, aizmugurējā kāja arī. Un tagad jums jājūt ir, kad aizmugurējā kāja pastiepjās apakšstilba muskulis, pleca brīvi. Dibens nav atšauts, iegurnīts ieritēts uz iekšu. Un samainam, tagad pastiepjam otrai kājai ikra muskulīti. Un noturam. Atbrīvojam un atkal noliekam pilnu pēdu, lai jūtat, ka kārtīgi pastiepjās ikra muskulis. Ļoti labi, malači. Un tagad aizmugurējo kāju uzliekam uz pirkstu galu un pārnesam svaru uz atpakaļ, lai jūtat, kad priekšējai kājai celis ir taisns un pastiepjās augšstilba aizmugurējais muskulis. Mierīgi elpojam. Ļoti labi. Tagad pagriežaties, satverat savu labo pēdu, ja vajag pieturaties un pastiepiet augšstilbu. Celis uz atpakaļ, gurns uz priekšu. Mierīgi elpojam, plecus atbrīvojam. Ļoti labi. Malači. Atbrīvojam kājas, izpurinam. Un tagad apsēdīsieties un pastiepsiet vēl savu augšstilbu, priekšējo daļu. Jūs apsēdīsiet šādi te un kāju pabīdīsiet uz atpakaļ. Lai jūtat, ka šeit augšstilba priekšpusi pastiepjās. Paceļam ielpā roku uz augšu un izelpā stumjam roku uz atpakaļ, kāju uz priekšu. Tagad ielpā stumjam roku uz augšu, kāju atpakaļ un izelpā uz priekšu. Un vēl reizīte ielpa, skatiens uz priekšu un izelpa. Ļoti labi. Un samainam to pašu ar otru pusi. Iekārtojamies. Ielpa, pastiepjam un uz izelpu uz priekšu. Ielpa, pastiepjam, uz elpu uz priekšu. Un turpinām vēl 2 reizes. Arī kāds 5 reizītes. Un pastiepjam, mazliet noturam, atkal atbrīvojam un vēl noslēdzošo. Ielpa un uz izelpu. Lieliski. Atkal apsēžamies krēslā. Ja vajag, paliekam kaut ko aiz muguras, bet tā, lai jūs esat stabils balsts ar pēdām pie grīdas, kāju šoreiz noliekam platāk un ar pretējo
plecu iesim pie ceļa. Pastiepsim muguriņu šādi te pašūpināsim uz vienu pusi. Ielpa centrā un tas pats ar otru plecu uz otru pusi. Tā, lai jūs jūtat, ka pastiepjas sāniņš, muguras lejas daļa. Vēlreiz ielpa, 3 reizes lēnām pašūpinamies uz vienu pusi, skatiens uz leju, uz savām pēdām. Ielpa centrā un izelpā uz otru pusi. Ļoti labi paliekam centrā. Uz ielpu uzmetam apaļu muguru, atgāžamies pret atzveltni. Izelpā iztaisnoties, pastaties uz priekšu. Vēlreiz nopaļojam muguru. Iztaisnojamies uz priekšu. Ar pēdām piesoļojam pēdus gurnu platumā. Atstājam. Pieceļamies augšā. Izapļojam plecus. Un uztaisam 3 dziļas ielpas, izelpas. Ielpa rokas augšā. Lēna gara izelpa lejā. Vēlreiz augšā. Vēlreiz lejā. Un pēdējā reize noslēdzošā šodien. Super! Jūs tad brīnišķīgu darbu padarījuši. Paldies jums! Un tiekamies nākamreiz. Lai brīnišķīga diena. Atā!